Atrodamies Berlīnas pusmaratonā. Latvieši visi gatavi startam. Kaspar? Ir labi. Nāc tuvāk. Čau. Kā šodien tev ies? Būs ok. Kā ko lai saka? Sezonas sākums. Sezonas sākums, jā? Jā. Zintār? Čau! Kā ies? Tā jau manīt. Pirmo reizi tādā parā droši braukt. Lauri? Kādi šodien mērķi? Pirmais vagons līdz finišam. Pirmais vagons līdz finišam. Oskar? Būs ļoti interesanti. Mērķis brauc cik ātri var. Reini? Pats jaunākais no mūsu dalībniekiem? Atceries līderi vagonam, ne jau visiem. Kaspars vēlreiz pasaka, ka viņš šodien būs pirmais. Es būšu šodien pirmais, cerams. Mums vienīgā meitene šodien. Pirmo no Latvijas, jē! Antra Zemīte, gatava startam Berlīnas pusmaratonā. Tūlītās. Yes. Kāds ir plāns? Kruķiem, un mans plāns ir atbalstīt visus latviešus. Jā, labi. Turēšu iekšā. Robertam lielisks plāns. Go, Evan, go! Tūlītās jau līderi brauks uz finišu, jo visas ejas, kas tika uztaisīts, lai cilvēki varētu pāriet trasi, tika aiztaisīts ciet. Gaidam līderus. Cerams, ka kāds latvietis arī būs kādā no pirmajiem vagoniem. Kā redzam, Bārts Finks šogad 2012. gadā uzvarēja Berlīnas pusmaratonu. Bārts Finks.
Kaspars pēc finiša Berlīnas pusmaratonā. Nu, kā gāja pirmie iespējas pēc finiša? Bija ok. Bija ok. Bija, man liekas, ka ļoti labi. Tu esi pirmais ātrākais no latviešiem šodien. Nu, varēja būt labāk, protams, jā. Varēja vienmēr būt labāk. Tu gribi teikt, ka tu nebrauc uz izties 100? Nē, nebraucu, nezināju, kas notiks priekšā. Negribi apdzīt Bārtas Finks, ja? Jā, bet kaut kur viņus arī tur redzēja, jā. Jā, tā kā Kasparam gāja super. Tagad varētu būt pagājuši kaut kādi 20 minūtes līdz pusstundu pēc finiša. Kaspars vēl ralliņu rokā, sāks svinēt. Viņš turēja doto solījumu. Viņš ir pirmais. No latviešiem. No savējiem viņš ir pirmais, viņš ir labākais. Super, paldies, Kaspar. Start vom SCC Skating Kitzbühel und zählen runter. Von 5, 4, 3. Go! Und der Startschuss eingegeben. Vom SCC Events. Das sind die Herrschaften, die hier in Berlin die schönen großen Veranstaltungen organisieren. Jedes Jahr hier Otto, so ein Wetter haben Sie wahrscheinlich noch nie erlebt zum Halbmarathon.